Labdien, mans vārds ir Toms, un jūs skatāties raidījumu 3/4. Šajā raidījumā runāsim par asistentu pakalpojumu, deinstitucionalizāciju, jeb DI, un stāstīsim arī par kādu nozīmīgu un apaļu jubileju. Jau pavisam drīz apritēs 2 gadi, kopš ieviests personiskā asistenta pakalpojums. Sākumā cilvēki bija ļoti sašutuši par atskaitēm, jo bija jāiesniedz dažādi čeki, izziņas par šī pakalpojuma izmantošanu. Taču cilvēki nomierinājās, viss nostājās savās vietās, taču tagad atkal ir veikts kādas izmaiņas, kas liek uzdot jautājumu sociālajiem dienestam un labklājības ministrijai. Atskaišu sistēmas asistentu pakalpojumu saņemšanai bija dažādas, atkarībā no katras pašvaldības sociālā dienesta izpratnes. Vienā pašvaldībā tika prasīts katrs čeks no veikala, uz kuru cilvēks ir gājis kopā ar asistentu. Citā pašvaldībā tikai dažas izziņas. Lai vai kā, ikvienā pašvaldībā cilvēks ar invaliditāti asistenta pakalpojumu varēja saņemt 10 stundas nedēļā brīvā laika pavadīšanai. Par šīm 10 stundām nedēļā varēja neiesniegt atskaites. Šobrīd atsevišķās pašvaldībās cenšas to mainīt. Man līdz šim it kā bija viss sakārtots diezgan labi, nekāda problēma jau nebija līdz šim, kad atkal ir jāvāc čeki par brīvo laiku par tām 10 stundām. Un ar pārējo pierādīja ar izziņām reizi gadā, atnes izziņas, parāda, ko tu dari, kas un kā. Un viss bija kārtībā. Nav rīktīgi ar tām atskaitēm. Katra pašvaldība, tas pasākums ir labs asistentu, bet asistentiem gatavot to visus dokumentāciju. Pašvaldības darba sociālā pārvalde prasa, lai konkrēti tie visi darba laiki, ko izmantojas asistents, jābūt kaut kādiem pierādījumiem. Apvienības Apērons telpās norisinājās tikšanās, kurā piedalījās asistenta pakalpojumu lietotāji, labklājības ministrijas pārstāvi un sociālo dienestu pārstāvi. Diemžēl šī tikšanās ievilkās tik ļoti, ka labklājības ministrijas valsts sekretārei Jaunzemes kundzei pat nepietika laika priekš mums nelielam komentāram. Tā, ka es zvanu par šito vēstuli. Ar personisko asistentu droši vien tāpat kā ar invalīdu politiku vispār Latvijā ir diezgan liels problēmas, jo no vienas puses it kā mums ir ministru kabineta noteikumi, bet tāpat laikā tas neapmierinātības vilnis, kas pēdējā laikā parādījies, ir par to, ka šie ministru kabineta noteikumi tiek dažādāk tulkoti, un katrā sociālajā dienestā ir pilnīgi citi uzstādījumi, citas prasības cilvēkiem. Un droši vien tā ir tā lieta, kas ikvienam normālam cilvēkam likās absurda, jo asistents jau domās, lai cilvēkam nodrošinātu brīvību, nevis lai ierobežotu tevi. Un tā ir tā lielākā neapmierinātība, kas pašreiz valda Latvijā. Katrs sociālais darbinieks grib kaut kādu garantiju, ka kaut kas nemelo. Ja gadījumā sociālā ministrija vai valsts ieņēmuma dienas kontrole negrib cilvēki varbūt atbildību ņemt uz sevi, un viņi to visu izdomā. Katrs lasa to likumu, kā saprot. Diskusijas izvērtās visai spraigas. Jautājumu bija daudz, bet atbilžu šķiet tomēr bija nedaudz mazāk. Godīgi sakot, es nezinu, tādas pilnīgi konkrētas atbildes tā arī nebija, jo netika pateikt kāds konkrēts datums, jo, labi, tur ir arī problēmas, jo nav arī valdības, nav arī ministri, tad par kaut kādiem grozījumiem vai kā netika pateikts nekāds konkrēts datums. Par to, vai ir vajadzīgs vākt čekus vai nav vajadzīgs vākt čekus par brīvā laika, lai atskaitītos par brīvā laika pakalpojumu asistentam, arī es līdz galam nesapratu. Šīs dienas tikšanās man liekas, ka ir ārkārtīgi unikāli, jo pirmām kārtām mēs esam izveidojuši tādu metodisku materiālu gan sociālajiem darbiniekiem, gan droši vien, gan arī pašiem cilvēkiem ar invaliditāti, kā patiesībā ir. Jo valsts sekretāri diezgan skaidri pateica, ka par ko ir jāprasa atskaites un par ko nav jāprasa atskaites. Un tas, ko mēs vēl šodien esam ieguvuši apsolījumu tam, ka šie ministru kabineta noteikumi, kas regulē personiskā asistenta darbību, tiks pārveidoti. Tas nozīmē, ka jaunā valdība, līdz ko būs gatava, ir ķerās klāt pie darbiem, un viens no pirmajiem jautājumiem ir tiešām sakārtot šo jomu tā, lai šis pakalpojums būtu ērts ne tikai labklājības ministrijai vai sociālajiem dienestiem, bet viņš būtu palīdzošs tieši cilvēkiem ar invaliditāti, kam viņš arī domāts ir.
Diskusijas dalībnieki piekrita, ka tomēr galvenajam labumu guvējam no šī pakalpojuma vajadzētu būt klientam, nevis sociālajiem dienestam, labklājības ministrijai vai vēl kādai citai iesaistītajai pusei. Šobrīd gan tieši klientam un viņa asistentam ir jāiegulda milzīgs darbs sagatavojot atskaites un mēģinot pierādīt, kā un kādēļ cilvēks ar asistentu palīdzību devies, piemēram, pastaigā pa parku. Un par šo aktivitāti nevar uzrādīt nevienu attaisnojošu dokumentu. Visas iesaistītās puses gaida kādas izmaiņas, lielāku skaidrību un normālu pakalpojumu nodrošināšanu. Asistentu pakalpojums ir nepieciešams. To atzīst paši lietotāji un labklājības ministrija, ņemot vērā lielo lietotāju skaitu. Un ir vēl viena lieta, kas skar daudzus cilvēkus. Tā ir deinstitucionalizācija, jeb citiem vārdiem sakot DI. Rīgā norisinājās kongress par to, kas vispār Latvijā notiek ar DI. Tur tad arī meklējām atbildes uz mūsu jautājumiem. Patiesībā, ja mēs skatāmies tā, pavisam vienkārši, tas nozīmē, ka visi cilvēki, neatkarīgi no tā, cik smaga ir viņu invaliditāte, dzīvo kopā vienotā sabiedrībā. Nevis daži sabiedrībā, bet daži kaut kur tālu mežā ieslēgti kādā pansionātā. Tātad DI ir cilvēku iekļaušana sabiedrībā, neskatoties uz viņu invaliditāti vai kādu citu iemeslu, kādēļ šie cilvēki atrodas aprūpes institūcijās, piemēram, sociālās aprūpes centros. Līdzīgi veida procesi notiek arī citviet pasaulē, un daudzās valstīs sociālās aprūpes centri tādā mūsu tradicionālajā izpratnē vairs neeksistē. Lielai daļai cilvēku vairs nav jautājumu par to, vai un kā cilvēki ar kustību traucējumiem var aktīvi iekļauties sabiedrībā un darba tirgū, jo daudzos gadījumos nodrošinot vides pieejamību, tā nav problēma. Šobrīd deinstitucionalizācija Latvijā vairāk saistīta ar cilvēku, kuriem ir intelektuālās attīstības traucējumi vai psihiskas saslimšanas, iekļaušanos sociālos procesos. Man šķiet, mūsu cilvēki dažādu iemeslu dēļ vēl īsti nav gatavi dzīvot blakus cilvēkiem ar invaliditāti. Pagājušajā gadā bija pētījums, un pētījumā bija jautājums, vai ir kādi kaimiņi, ar ko jūs negribētu dzīvot blakus. Un tad tur bija vairāk izvēles varianti. Bija alkoholiķis, narkomāns un cilvēks ar invaliditāti. Un pirmā vieta iegūt cilvēks ar invaliditāti. Un jautājums, kāpēc? Un es domāju, pat nevis cilvēks ar invaliditāti, bet tieši cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem. Un tad, ja mēs jautājam, kāpēc, tad man liekas, ka viens blakus pazīst kādu alkoholiķu un zina, nav forši, bet var jau paciest. Pazīst kādu narkomānu. Zina, nav forši, bet var jau paciest, bet nepazīst nevienu, kam ir, piemēram, šizofrēnija. Un bailes no tā, ka mēs nezinām, kas tas tāds ir. Var jau būt, ka nav tik traki, bet labāk rakstīšu, ka es viņu negribu blakus. Un tas ir tas, par ko mēs mēģinām runāt iespējami vairāk. Tā mūsu sabiedrība joprojām ir tajā pašā situācijā, kad viņi nezina, viņi nesaprot, un līdz ar to viņi ļoti baidās. Un labākā pretreakcija ir bailēm, ir uzbrukums. Un līdz ar to viņi ir ļoti noraidoši, ļoti agresīvi, un kas, manuprāt, ir vienkārši izpratnes un zināšanu trūkums. Ar DI Latvijā strādā labklājības ministrija, jo tās pakļautībā ir sociālās aprūpes institūcijas. Konferences ir, cilvēki par DI ir dzirdējuši, taču vai ir kādas darbības? Cik tā mēs esam ar DI ir ļoti grūts jautājums, jo, es teiktu, mēs esam daudzās labās domās, bet līdz tiem labajiem darbiem droši vien vēl kādu gabaliņu ir jāpaiet. Droši vien šī diena arī rādīs, cik labi mums veicās šis ceļš uz DI, jo mēs bieži vēl īsti labi nesaprotam, kas tas ir. Un pareizē šķiet, ka kāds pretojās, bet tas, ko man gribas teikt, tas nav tāpēc, ka negrib, bet tas tāpēc, ka nesaprot. Un jo vairāk mēs par to runāsim, jo vienkāršāks būs ceļš. Vispirmām kārtām tie ir grozījumi likumā, sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā. Un šodien mana interese ir noklausīties, ko šodien teiks sabiedrībai labklājības ministrija, cik tālu viņi ir. Protams, jautājums pēc tam parlamentā tiks skatīts. Tātad līdz konkrētiem darbiem, lai samazinātu cilvēku atkarību no institūcijām, vēl ir visai tāls ceļš ejams. Bet oktobra otrajā pusē tika atzīmēta jubileja kādai organizācijai, kas strādā gan ar jaunu atbalstu institūciju un pakalpojumu veidošanu, gan arī ar minēto DI.
Rīgas pilsētas Rūpju bērns jau 20 gadus nodrošina pakalpojumus bērniem un jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Šobrīd Rūpju bērnu pakalpojumu portfelī ir dienas centri, grupu dzīvokļi, grupu mājas, pirmsskolas izglītības iestādes un daudz citu pakalpojumu, kas, kā stāsta organizācijas vadītājs, ir sastāvdaļas no drošības apļa. Drošības aplis, jebkuram cilvēkam viņš ir noteikts pakalpojumu un pieejamības loks, kas ir nepieciešams, lai normāli dzīvotu. Ja ikdienā tas cilvēkam ir ģimene, māja, darbs, draugi, tad mūsu klientiem, jauniešiem ar garīgu raksturu traucējumiem, tie ir iepriekš minētie, bet vēl tie ir atbilstoši pakalpojumi. Tad, ja mēs runājam par ģimeni, tad tā nav aizstājama, bet ja mēs runājam par māju, tad viņiem ir nepieciešams pielāgots mājoklis ar atbalstu, jo var dzīvot ģimenē, bet ja tu sasniedz noteiktu vecumu un negribi dzīvot ar ģimeni, tad jābūt iespējai dzīvot patstāvīgi, un tur ir nepieciešams atbalsts. Ja mēs runājam par draugiem, tad tie nav aizstājami, bet tos vajag kaut kur sastapt, un lai sastaptu, nepieciešams socializēties, līdz ar to nepieciešams dienas pavadīšanas iespējas. Un ņemot vērā, ka nodarbinātības iespējas vēl ir ļoti ierobežotas, tad tev ir nepieciešams vieta, kur piepildīt savus talantus, un līdz ar to ir arī dienas pavadīšanas iespējas kā obligāts priekšnosacījums drošības aplim. Daļai cilvēku drošības aplis tiek nodrošināts pilnā apmērā, savukārt citi saņem tikai daļu no pakalpojumu. Rūpju bērns ir pirmā organizācija Latvijā, kas aizsāka dienas centru attīstību, un šo 20 gadu laikā ir bijuši pionieri daudzos jaunos projektos. Mēs sākām, un mēs visu laiku teicām, mēs atpaliekam no Zviedrijas 40 gadus, 30 gadus vai cik tur gadus atpaliekam, tad kādus 2 gadus jau mēs braucam uz Zviedriju un secinām, ka mūsu pakalpojumi ir tai pašā līmenī vai daudz piesātinātāka dažādiem pasākumiem. Līdz ar to mēs esam diezgan īsā laikā sasnieguši pakalpojumu kvalitātes vai piedāvājumu līmeni, kas pirms gadiem 20 šķita mūžību tāls. Ja nu sākotnēji Rūpju bērns sniedza tikai, varbūt, var teikt, viena veida sociālo pakalpojumu, tas ir dienas aprūpes centrs, tad šobrīd jau Rūpju bērns ir vesels sociālo pakalpojumu komplekss, tāds turētājs. Tas viss ir vērsts uz to, ka tas ļauj attīstīt mūsu Rīgas iedzīvotāju, kuriem ir garīga rakstura attīstības traucējumi, vajadzības dažādā veidā. Arī klienti un viņu tuvinieki atzīst, ka bez Rūpju bērnu izveidotajiem pakalpojumiem daudziem nebūtu iespējams dzīvot tādu dzīvi, kāda tā ir šobrīd. Ja ģimenē ir cilvēks ar smagiem intelektuālās attīstības traucējumiem, kādam no vecākiem tas nereti nozīmē būšanu mājās, izkrišanu no darba tirgus un sociālās dzīves. Taču līdz ar šādu pakalpojumu nodrošināšanu šis risks daudzos gadījumos ir novērsts. 20 gadus atpakaļ es domāju, ka neviens vispār neiztēlojās, kā būs. Vienkārši bija ideja, kad ir nepieciešams šāds centrs, un neviens nezināja, cik cilvēku ir. Viņš tika radīts noteiktiem 10-15 klientiem, kas bija apzināti, un tad, kad atvērās, kad uzzināja, ka ir 100, tad saprata, ka tas darbs ir vēl lielāks. Un tagad, kad zinām, kad ir 11 000, tad tu apzinies, ka ir vēl nebeidzams darbs. Daudz laimes Rīgas pilsētas Rūpju bērnu kolektīvam, lai pietiek spēka. Savukārt no mums šajā raidījumā tas arī viss. Atgādināšu, ka skatieties raidījumu 3/4 katru otrdienas vakaru 19:15 kanālā RTV. Protams, to var arī skatīties internetā www.aperons.lv. Paldies, ka skatījāties, lai jums izdodas un tiekamies jau pavisam drīz!